Kroč, Jāni, pastāst savas domas tagad. Jāni, Par ko? pastāst savas domas par Porsche. Par Porsche? Jā. Nu ko, pizdā Porsche. Pizdā. Pizdā, več. Nav pat nekas dārgs tik ļoti. Vienkārši tās DTS var atrast. 4.2 dīzelim ķēdi vispār nevar atrast. Tik nereāli dabūt DTS nevar. Pirmāk janvārs, tur jau GG. Viena pāka vienkārši mīnus aiziet. Jā, Janka! Ej, tu dievs, bļēt! Šis ir Porsche vlogs, ko mēs vēl krāsam halu. Bļēb, man pašam vajadzēja šo darīt 3 reizes ātrāk. Tavs Porsche karāsies līdz mūžu beigām. Jā, tas ir pizdā, viņam pa šiem kāžos ejāra. Kroķis teicis, ka mēs neizgājām? Un es vēl tajā vlogā teicu, ka ir personāla problēma. Viņš ir bremzēm visu. Tiem stāvbrēms kaut kas tur neiet kā vajag. Nu, ieslēdz. Vēlreiz. Tá vagabundo mesmo, hein, cachorro? Pode ver o que dá Senhor, que ela joga na hora. Pode ver o que dá Senhor. Jā, tie esam mēs. Viss šis sākās ar to, ka Danielam bija pasātiņš, kurš neizgāja tehnisko un paķēra daudz dzīvniekus līdzi, un nebija izdevīgi viņu remontēt. Tāpēc Daniels nolēma pirkt mašīnu no salona. Izklausās labi, ne? Nebūs jādomā par nekādiem remontiem, jo viss būs uz garantiju, tikai maksā līzingu, lai degvielu iekšā un tik rulē. Pa gandrīz vienu Peugeot nopirkām un svārstēmies varbūt tomēr Cupru. Bet, protams, man vajadzēja tik ieminēties par tādām vietām kā autoplači. Un varbūt būtu jāapskatās, kas tur labs un kāds ir piedāvājums. Tā arī viss sākās. Bijām aizbraukuši uz Kārbaju, uz citiem autoplačiem, bet kaut kā mēs šajā visā auto meklēšanas periodā uzzinājām, ka viena sieviete pārdod savu auto un nolēmām apskatīt. Un tur mēs arī satikām, ieraudzījām mūsu zaļo traktorisko ķibelīti. Pirmajā brīdī, kad teica, ka Porsche atbilst mūsu budžetam, es uz to skatījos ļoti aizdomīgi, skeptiski. Likās, ka tas būs kaut kāds veids izbalējis un izrūsējis Porsche, bet, kad mēs ieraudzījām, tad es biju aprāvos, jo viss sakata tik perfekti, tas auto novietojums, laiks, kas ārā bija mašīnas krāsas, salons, ka mēs ar Danielu nevarējām iedomāties pirkt citu auto. Ar katru dienu mēs pārliecinājām viens otru, ka tā ir tā mašīna, kas mums būtu jāņem. Un arī viņš paņēma. Un nepagāja pat mēnesis, kā mēs pie mūsu labākā auto eksperta piebraucām un atstājām šo auto uz vairāk nekā mēnesi. Un mūsu Porsche piedzīvojums sākās. Kroč, Jāni, pastāst savas domas tagad. Jāni, Par ko? pastāst savas domas par Porsche. Par Porsche? Jā. Nu ko, pizdā Porsche. Kroč, tikko Jānka izlāja ārā motoram eļu. Tur viņi stāv. Tā eļa, nezinu, 2 mēneši, 3 varbūt maks nobraukt. Jānis teica, pilnīgi divsā tā eļa ir, ja? Turbīnām pizdā. Un turbīnē pizdā, jo Jānka tagad... Pilns interkulers ar eļu. Jā, jo viņš tikko skrūvēja turbiņu vaļā un prasa no turbīnas, vai kurienes izcēja ārā. No interkulera izcēja ārā eļa. Nu, tie, kas saproties, saprot. Nav baigi pozitīvi, bet... Hei, skatoties no gaišās puses, vismaz mašīna labā stāvoklī. Nu, nav rūsa. Meklējām arī viņam ķēdi šodien. 4.2 dīzelim ķēdi vispār nevar atrast, to komplektu. Radās ķipa kaut 4 ķēdes, kaut tam līdzīgi, bet vispār nevar atrast nevienu ķēžu komplektu viņam. Un pašlaik izstāsta žopā ar ķēdēm, jo nevar uzlikt jaunu ķēdi. Viņam ķipa nāk 4 ķēdes laikam. Skatījāmies no Audi un tā. Vienīgo, ko atradām, tā maksāja gandrīz, tā bija štuka 200. Nē, bet tas bija dolāros. Štuka 200 aptuveni viss kopā, viss tas komplektiņš, tāpēc, domāju pašvērš tā mums pašlaik izstāsta. Tūlīt līs, lietutiņš. Tam tā vajag būt? Tad jau labi tā vajag būt. Es jau nezinu, toreiz, kad Lijārā teica, ka tā nevajag būt. Kas teica? Nu to.
Oh, let it snow, let it snow. Lajām antifrīz ārā. Bret, te kāds kišmišs ar rozīnēm īstās. Pīzdēts. Pašlaik, jā, tā brauc prom. Braucu es mājās, šodienai pietiks. Sataisīts ir, nekā nav nekas sataisīts. Tikai viss sākts ir. Tikai viss ir sākts un jā. Tāpēc, kā teikt, bišķi, pašlaik īstās to pirmo acu sūdīgi nemelošu. Jo, jā, tā tās turbīnas viss ir žopā, tad, veči, ja tām turbīnēm mēļi ir iekšā, tad tu saprot pats. Esam atbraukuši, dienu divu, kad taisās Porsche. Jā, Anki jau šiverējās. Ejam iekšā. O! Sveiks, Jānīt! Čau. Reika mums ir. Reika mums Janka, reika mums Porsche. Čau, puisi. Tā, nu stāst, ko tu mums sadarīs. Cik žopā visai? Skrūvēja nost bija pa višu. No projām skrūvēja nost. Protams. И все так просто было. Viss jāskrūvēja nost jālaiž. I bremzes jāvieno nost. Nu viss, karoči. Jā. Cik daudz atvainojas jau? To pusi viss jālaiž atvienoja. Sveiki. Šitien arī viss kardām novienoja. Viss šitien novienoja. Jā. Un apakšu principā palika tikai vēl šitā pusi. Tad viss tad jālaiž lejā. Viss no augšpusi jāskrūvēja nost. Tad atkal līdz lejā. Un pēc tam jāliek uz ratiņiem. Jā. Un tad šitās skrūves. Un tad viss motors ar visu kārbu, ar visu pa dramņiku, ar visu paliks karājoties uz galda. Un pat mašā augšā. Pat mašīna augšā. Jā. Un man vajadzēs uzreiz detaļas baigā tempā. Es zinu, Jo jā. savādāk man pacēlājas tavs Porsche karāsies līdz mūža beigām. Karoči, es zinu vēl kas, ko es biju AD Baltikā. Viņi teica, ka pat DF Beidzot sazvanīja man. Adebal. Jā, es viņam teicu, ka necēlā. Džekam rokas salauzt. Jā. Jā, bet, karoči, ko sarunāja visi, jā? Jā. Bet ar DPF filtriem, ko man teica, ir tāds baloniņš, kur tu izgriez ārā, iepūt, jā, pats mājās. Iepūt baloniņu, viņš izēd visu to sūdu ārā, un tā ar ķērkari vienkārši gāza un izmazgā, ka nav jāved uz nekādiem tīrītājiem. Un tur dienām jāgaida, ka viņš satīrīs. Ja man teica AD Baltikā, viņiem līdz piečikam, cik tur maksā, jā? Tā ir huņa. Bet, blēd, padomā, 2 sotekļi. Mēs Anglijā mēģinājām ar to huņu, bet tā ir huņa. Nu, ko ar baloniņu var izmazgāt? Nē. Tikpat labi es viņu ar brake cleaneru var izmazgāt, jā? Tas kā ziepes, viņš Es iepūt zinu, iekšā un pagaidi. Viņš izmiekš, Jā. un tad ar ķērkari gāza un viss tur un viss. Viņš teica, ka tas tā kā tīri. Vēl kas man ir, vot jautājums. No. Redzi, pagaidi, iesaist. Bet kroči gofrēs, kur tie caurumi visur, jā? Gofers mums Kur otrā gofrā, reik viņi ir? Kroči šīta, jā? Jā. Tehniski, ja eļļa neiet, kā tu teici šeit, jā? No. Viņam nevajadzētu arī būt visam šitam mitram. Nu, ja iet šitien, tad pēc idejas vajadzētu. Un te viņš pilēt, bet viņš nekad nav pilējis. Nu, nepilnē. Tad viņš ir palicis tikai interkūlerī. Tikai viņš kaut pa citu. Viņš, saproties? No parā. Boļoļ. Tu mani nosist gribēji, bļoļ. Lielu āmuru ņem šitam pizdāju. Visu vecīši. Dodiks bija. No. Viņš skaties, viņam pa šeien gāžās eļārā. Jā. Viņam ir šitais te pirmais brīvsāks, kas te ir iekšā, šitien te kaut. Jā. Tas ir pizdā, viņam pa šeien gāžās eļārā. Kā tā turbīna stāv? Ja viņam ir beigts aizmugurējais saņiks, tad pa šeien gāstos eļārā. Jā. Saprotiet? Tad viņam tikai priekšējais ir beigts. Nu, kurā gadījumā turbīna jāved uz Jā. Un tā, draugi, tā ir kaut kāda, tā ir mērķa turbīna? Ko? Tā ir mērķa turbīna? Tā ir mērķa Tā ir tā nav Porsche, Porsche jau daudz lielāka turbīna. Tas vienkārši bija kā, tas bija vienkārši kā paraugs. Jā, kā paraugs. Tāpēc. Tev nemaz nevar redzēt, kur ir turbīnas, bet nekur var redzēt. Jā. Nu, tu to, ka motors būs ārā, tu varēs redzēt. Nu jā, tad tā. Viņi Tā es pieņemu. tur ir. Nu jā, to kroči tad redzēs. Bet pašlaik ir tā. Te ir visas lietas, visas jau sapirktās lietas, kas ir. Te ir kārba eļļa, viņai 9 litri ir iekšā. 9 litri kārba eļļa, šitā ir motora, bet redzēs vēl kādu 1-2 skandiņas. Cik tur, 11 litri gāja kārbā, vai 9.
Atceros, kārbā bija vairāk, sanāk 11 gāja kārbā un 9 gāja motorā. Nē, vai otrāk, bleļ. Huizin. Bet, rekur pēdi, paņēmām šitos, nezinu, cik viņi labi, cik viņi nav labi. Un, jā, būs ventilējumie bremžu diski. Vienīgais varbūt paveicies, ka nav 4 turbīnas, bet tikai 2. 4 turbīnas ir tie turbo S. Tas tam 4,8 benzīnekam. Jā, šitā ir tikai 2. Man ir jautājums. Vat pēc mēs paņemtu, tam pēc 4,8, lielāka motora ķēdes komplektu. Kas mainītos? Viņam visi zobu, visi posmi sapast, tad darīja, nesapast, tad nedarīs vispār. Poršā 2 ar kaut ko uzreiz pa ķēdēm. 2 štukas? Un visiem zobartiem. AD Baltikā ķēdes tur var dabūt 4. ķēde nesot. 3 ir, 4. nav. Mierinātāji visi. Arī nav. Nu, vajag jau visu mierinātājus, spriegotājus vajag. Tie nav, Visu vajag. Te jāmeklē. Un vajag arī šitos te zobratus, jo Jā. arī atbilst. Tie vienīgie, tie visos interkārā nebija. Nu, te jāpērk poršā. Ja Identisku motoru kods sapas, ja, tad naudī var nopirkt, tad... Nu jā, bet arī mums teica Volkswagen naudī, kad jāzina precīzi, kurš motors, kura mašīnai, kura gada un tam ten derēs. Un tad paņem. Viņi taču pēc mašīnas numura Bet viņam jau no Porsche, viņam ir citi, viņam ir viņu mašīnas, saprot? Viņam ir Volkswagen un Audi, ne jau Porsche. Saprot? Tur tā problēma. Tikko Janka uzrakstīja, kad motors izņemts ārā un turbīnas arī būs, tāpēc varēs braukt un vest turbīnas pie Neoring vai arī pie Turbomaster vai Marketā, kā viņi tur sauc. Atjauno turbīnas un tad jau pauze un tad redzēsim, ko Janka sadarīs un nav. Give it to me, pretty like a more like you make it real, really want my soul, make you soak it, run it, bring in your throat, I feel, give, run it. I go chuggy, I make it flow, you are David, Rebel, body full of gold, some Vizzy, Diggy, cocky off a tour, some Paņēmām Jānītim cēlētim piparkūks. Zini kā, lai ir ko uzgraust. Tāds arī pagrauz, bet viņam arī būs ko uzgraust. Šodien neko neteiks. Šodien Janka neko neteiks. Man nav viena feina mašīna. Nu, uz to lūk tur var nestīties, bet vai man nav viena feina mašīna? Nu jā. Huizin, kur Janka? Bļeģi, paga. Atdevām piparkūks, rek. Motors zemts ārā. Kaut kā tā izstās. Jāieslēdz lampa. Kroči, jā, viss izstās. Nu, kā parasti. Ar roku, ar rulī. Viss tukšs. Tā, turbīnas. Turbīnas joprojām stāv virsū. Vai kur, paga? Paga, Janka, tu turbīnas nenoņēmi vēl, vai ne? Vēl nenoņem. Nenoņēmi turbīnas nost. Viena jau gandrīz noņem. Vienu grīz noņemt? Jā, reku, zin. Reku, vienu turbīnīt. Tūlīt atšķiroju. Jā. Tā viss izstāst, jā. Tā ir turbīna. Tā pati kārba. Kroči, tā kontents būs interesants, bet un tad arī vedēs uz to Neringa. Tad šie brīnumi ir tie galvenie iemesli, kāpēc šo motoru ņem ārā. Jo te tās GoPros, un GoPrām nevarēja tikt iekšā. Nevarēja tikt, lai viņas izgriež ārā un metina, jo tagad bija pie mašīnas. Tā kā šitā daļa bija tā kā priekšā ar šitām visām vietām un nevarēja tikt iekšā, tāpēc arī ņēma motoru ārā. Tur abas divas puses, tāds ir viena. To kā, es nevaru. Un tad, otrā. Vienīgais skats, ko tajā otrā reizē mēs paņēmām. Tad redz, ka tas otrais brīnums. Bet nu nav, viņš ir jāgriež nost, un tad tas DPF filtrs, un tas būs jātiet. Un pamēģinās visādiem veidiem, kā patīrīt, bet kroči, jā. Tu gatā pašāk izstāst šeit. Tā, viena turbīna noņemt, šī ir kreisā. Nepakošu vaļā, jo Janka bija sapakojis, tāpēc, nu, tur baigi eļēns visi. Jo no turbīnas šļācās eļa ārā uz interkūleri. Un jā,
Tāpēc pašlaik ir kā ir. Parādīšu labo turbīnu, ka viņš ņems nost. Varbūt varās ir procesu pafilmēt, nezinu. Bet aptuveni kaut kā tā, jā. Šādi mums izstāstā GoPro, kur Didijs teica, ka viss kārtībā ir. Didijs vienmēr saka. Un Jānis teica, ka Didijs ir pilnīgs loks. Ok. Un tā ir ļauj man diskutēt, kāpēc. Kad mēs pirkām šo mašīnu, mēs aizbraucām pie viņa, lai šo mašīnu pačako uz servisu, protams, ne? Un goferis ir lietas, ko var ļoti uzreiz redzēt. Pat cilvēks, kurš nezin no mašīnām, redz, ka tur ir caurumi. Un caurumi nevajag būt zem mašīnām. Tas ir pašsaprotam. Mēs aizbraucām, mēs, kā teikt, nekad nevar uzstāties, it īpaši, tā kā random cilvēkiem. Mēs aizbraucām, nekāds heits par Didiju nav, ne? Viņš čilo, lai dara, ko grib, viņš ir veiksmīgs, sakais uzņēmējs, tā var teikt. Bet, kā teikt, necilvēcīgi. Saprotu, viņi tur pazīstami savā starpā, bet, vienalga. Un mēs kā arī tādi jaunieši naivi, īsti paši negājām apakšā, nečekojām, ļaus viņam skatīties, un, maybe, nezinu, negribu teikt, bet tas ir tas iemesls, kāpēc mēs tā sakām, ka viņš ir loks, tāpēc, kad, būtu forši vismaz kaut ko tādu būtu pateicis viņš. Bet nekas, kaut kā tā. Tāpēc, jā, šādi izstās viena GoPro. Un šādi mums izstās otrā GoPro. Burtiski, ka naģa var iebāzt gan iz iekšā, bet, jā. Kaut kā tā. Your metro. Okay. Eva Knievel, Pluto told us he just leave nigga in the freezer. I'm big as a beater. Fuck on a diva, I'm hot than a fever. Put dope on 1 liters, more stripes than Adidas. Kad viņi uztaisīs, viņi lidos, nenormāli labi lidos. Tas ir vairāk kā skaidrs, ar visu remapu, ja viņi vispār pacelsies no spārnu. I'm sleeping my hand, drink the dope and I get cool as a fan. Turbo motor, hot and scorching than friends. Bitch, you bogus if you don't bring a friend. Came from nothing, you can feel. No, Jāng, kā izstās pašlaik? Baigi labi. Daudz naudiņa, jā? Būs gan, jā. Ko tas sadarīs? Ko mēs sadarījām? Turbīnas ņemam nost, turbīnas vadīsim uz. Eļi no visām pusēm gāžās ārā. Jā. Turbīnas ir jau beigtas. Skaidrs. Kas inžektoriem? Inžektors mēs, es domāju, neaiztiksim, jo mašīna neraustījās. Viss tā strādāja. Bet, Skaidrs. Tu palaid tikai nomainīt to stanu iztīgi DPF filtrus? DPF filtrus, jā. Gofrus? Gofrus pārmetināsim. Nomainīsim jaunas turbīnas. Un motors uztaisīsim remapu. Jā. Tas ir stage 1? Jā, stage 1 un lidosim pa gaisu. Un kas ir taisnā truba, ko? Taisnā truba nevajag. Taisnā truba nevajag. Svarīgi, es tāds tagad pie Jankas sēžu stāvu. Un gaidu, ka viņš tās turbīnas atskrūvēs visu vaļā. Tur viena turbīna čakrējoties nevar nenāk vaļā. Tur kaut kas daudz sūta priekšā. Un es tik stāv. Un ne pa kādam laikam pie Janka, kā cienāk iekšā jautā, kā motoru salikt, kā motoru apakai salikt. Neviens motoru nemāk sataist, izņemot Janku, laikam, šajā rajonā. Kā tā, Jāni? Jā. Kā tu vienīgais māku, pārējā nemāk? Nezinu, pārējiem kaut kāds šausmas beigās pieļ. Grūtības visiem? Grūtības, jā. Visi bija brīnās. Par ko? Kā es varu paņemt tādu mašīnu bija uz remontu? Šito? Jā. Tur taču tik tā. Tur vienkārši motors kā motors bija. Nekā tur sarežģīta. Šitā visa V8 izstās Nekā vai? sarežģīta nav. Šitā visa V8 izstās vai tikai? Blē, Porsche. Šitā visi. Visa V8? Jā. Dīzeļi. Jā. A benzīnē? Ar 8 cilindriem. A benzīnē kā izstās? Kā es nezinu, kā Bet tāpat? Izskatās, kā izskatās. Bet šitā sīkstne normāli? Sīkstne. Cik es saprotu, kā mācās stāstīt. Šitā sīksne normāli. Pēc tam tu pabeidzat. Tagad moši, jā. Nē, mēs varam viņu nomainīt, tā kā motors pagaidām ir uz šejienu. Pēc tam tur viņu nomainīt būs diezgan problemātiski. Jā? Jā. Atceros motors. Viņi arī neko nemaksā šitās. Es zinu, jā. Bet Tāpēc- viņi izstās skaista. Izskatās skaista, bet viņi jau ir savu, viņi pabraukusi. Varbūt šodien viņi izskatās skaista, bet rītā, viņai jau rekuras aplaisājas, jo mazas plaisiņas mikro. Šitos sīksti mēs mainīsim nost. Sīkstā mainīgs? Jā. Skaidrs. Tad būs sīkstā nomainīt. Tieši tā. Vai nu
Jauna diena. Šodien izbraucām tikko no AD Baltics. Paņēmām lokus, atspērīšus. Contract right here, bro. Tas ir vēl Daniels. Un tagad mēs brauksim uz Deglavas to ten. Vajag mašīnu ciet, Luis. Mašīnu ciet. Mašīna ciet. Mans atslēga, te, atslēga. Es ar sev. Kur, lai es tev dibenām? Nē, te ir atslēga magāja. Kur? Nu, brek, šeit, te, kur šeit es. Šeit? Labi. Labi, Atdēļ sarēn. Pam, augšējā poga. Muļķis, atdēļ dursu vēl. Thank you. Grošā mēs tagad braucam pakaļ. Braucam pakaļ mēs. Ko mēs braucam pakaļ? Gofrēm. Yes. Braucam uz Deglavas ielu pakaļ Gofrēm, uz otro AD Baltiku, tāpēc, kad šajā vietā viņam nav. Un tad arī tur mūs rezervēja par mūsu friends Skidonu. So, veči. Kroči, pašlaik izstās interesanti. Man kreisā bumba tā kasās. Ok. Divas GoPros mums ir. Tā mēs braucam uz Turbīni. Abas turbīnas, kuru Dzirgaļu ielu vai Zirgaļu ielu fucking kādi? Dzirgaļu iela 44. 44. Dzirgaļu iela 44. Yeah. Braucam likt turbīnas. Yeah. Jādod turbīnas, viņi viņus fiksos, atjaunos. Cerams, pa vienu turbīnu būs 500 ievādi, nevis pa kādu, bļeķi, štuku vai 700 ievādi. Tas būtu ideāli, vai ne? Tas būtu nice. Perfekt variants. 500 var būt perfekti. Ne, perfekt variants būtu 250. Nu labi. Bet tas ir mums eiro 5, so 500 būs. Jep. So, cerams, būs ideāli 500 ievādi pa vienu turbīnīti. Jā. Jo tad arī mēs varēsim sanāk vairāk, bet to vecīto kameru bija šeit. Sarībās. Tad mēs arī varēsim sataisīt turbīnas un tad, laikam, visu klāt un mašīnu pabeigt. Uz bremžu diska problēma. Mums vispār pierakstīja pie kādas citas firmas, pie kādā... Don't expose her. Oh, sorry. Čau, tev sos tagad. Es mums skačieši pielātā, bet pie kāda puieka, kurš nemaz nav samaksājis kaut detaļu, un mums gan bija jāmaksā tā detaļa. Jā. Mēs pēc fuck you. Aizsīstiet. Mēs paņām turbīnas. Turbīnas. Jā, viņš stāvēja strījām. Mēs jau turbo marketā, bagūs aiztasīs lūdzu man ciet. No knopačka. Nu, rekur knopka, brāc, uz leju lēvadu. Sorry. Un turbīnas mums tagad ir. Viņas ir jāatjauno. Kur tu čeks iekšā? Kur čeks? Nācam. Groče, esam uz turbo market, atjauno turbīnas. Cerams, ka tur nemaksās miljons. No. Mēs uzreiz no pirmā acu skatiena varam konstatēt to, ka turbīnai gan vienai, gan otrai palielināt lufta elektronikai. Jā. Tas nozīmē to, ka iekšpuse nodevuši zobrāt. Bet to visu vēlāk varam nobildēt, visu atskaits, kad mēs pilnībā uztaisam to diagnostu. Nē, Tur tas pats ir, jā. Un Bet divaini izskatās šī turbīna tā, kas svaigāka nekā otrā, nezinu. Varbūt viena bija mainīta. Varbūt, jā. Mēs nezinām, mēs tikko nopirkām viņu uz jaukšanu pēc tam, staisīšanu arī. Jā. Tāpēc ir kā ir. Jo mums iegāja limpmodā, mēs ticamāk limpmodā iegāja nevis no DPF filtriem, bet no turbīniem, kad eļiet iekšā. Pa DPF filtriem, cik tīrīšana varētu maksāt arī šeit? Divas DPF filtru tīrīšana. Nu, tas viss baigi arī individuāli, jā. Tā bija turba tas, kas ir, bija turba audiokam, jā. Te ir tā, ka divi atsevišķi bunduļi, bet viena, te ir 220 šim te klientam izmēs, jā. Šis te ir kaut kur, ja nemaldos, 140. Jā. Šis te bija 135. Tur tā kā visādi savi niansi ir, ja? Bet plus mīnus par vienu bunduli kaut kur es sāku no 100 līdz 150 eiro. Ok. So, šitas džeks, manuprāt, ir pazīstams. Es jau esmu redzējis viņu. Man liekas, tas džeks bija no Robivorks, tā Roberta Vītola. Bļeģ, jo es atceros tieši to ieeju, kad cigā iekšā. Īsties tieši, ka toreiz Robis veda kaut kādas turbīnas BMW atjaunot, tam līdzīgi. Un tad arī kaut kā viņš bļeģ, baigi pazīstams likās. Jā, varētu būt. Bļeģ, tas tā kā, Bļeģ, sajapāl. Kādi. Bļeģ. Jā, shoutout Turbo Motors, bro. Actually, go to place. Džeks atļauj filmēt, viņš pat izskatā vēlreiz. So, go to place. Hell nice. Un tur ir, laikam, vedīs arī tīrī turbīnas. Kāds turbīnas? DPF filtrs.
Un, ja mums atļaus tīrīt DP, nu, tur nebūs arī dārgi, tad DP filu tīrīšana. Tad gan arī tur ņems un tīrīs un reāli pauze, godīgi padomā, ne? Jā. Čau, padomā. Ja mums aiziet soteks par vienu, labi, 150 par vienu iztīrīšanu, tad tas ir mazāk nekā 200, kā mēs reķinājam. Tas ir mazāk. Pauze šau. Tas ir pauze. Pauze. So, tagad šis ir Cayenne vlogs, tā tālāk, vai ne, Porsche, bet tagad pie viena arī Jankai vedīsim mēs X-Trail, jā. Vedīsim X-Trail, jāmaina ir kvēls VCS, pagatām bija menti. Tas nav ments. Jāmaina kvēls VCS un beņķis tagad neiet uz priekšu, viņš stāv vienā pozīcijā, so fuck that. Bet, jā, tūlīt arī redzēsim, kā izstās Cayennes, kas tur vēl ir sadarīts, kas nav sadarīts. It kā nekam nevajadzētu būt sadarītam, tāpēc, ka nav turbīnes un nav pārējās lietas. Bet ir loki atvesti, loki, motoriņš, tas stand, kurās cilindriņi, jā, priekš stāvbremzes. Ķipa viņš izstās pilnīgi fakt, bet laikam viņš darbojās pēc Jāņa teiktā. Bet to mēs varēsim simtprocentīgi pārbaudīt, tā kā mums būs viss slēgts kopā, proti motors jau cikšā un viss savienots un tā tālāk. Un tad paliek pāri vienīgi vēl nopērk priekšās bremžu diskus ar klučiem, kuri īsti nekur nevar dabūt. Bet ir arī labās ziņas. Turbīnas atšķirība nemaksā tik crazy dārgi, kā mums likās. Pa vienu turbīnas atjaunošanu ir 640 eiro. Mums likās būs, kā parasti, atjaunot lietas un tā tālāk ir half the price. So mums likās, ka būs ap kādiem, 700, 800 eiro. Bet bro, pauze, jo jauna turbīna maksā 1,5, 1,6, jā. Mēs te pa 600 sutiem atjaunam turbīnu. So pauze. X-Trail vēl bez kvēlsacējiem ir jākastas beņas, bet tur nevar saprast, ka to beņķi ir vai tur kaut kāds, kā viņi sauc, tie fucking drošinātājs ir beidzies, izsists, nav nejausmas, or vienkārši tur kaut elektronika čakarējās, or reāli nav nejausmas, or vadi vienkārši ir beigti. So, to visu Janka skatīsies čekos un kaut kā tā. Esam atbraukuši pie Jankas, bet, kas tā mums te ārā ir? Mums ir X-iņš ārā, pilnīgi pajaukts, smuki izjaukts. Janka, varbūt durvis ir vaļā, varbūt nav. Ir vaļā. Opā, oi, bļā, ir avārija. Es avāriju ziepes. Pagaid, Janka jāsauc. Viss kārtībā. Janka paslēdz un aizslēdz. Reka, mums ir Janka arī. Laidīs iekšā? Ok. Tev darbiņš ir ārā. Beļaļ, Janka. Paldies, sērija beidzās. Beļaļ, sērija beidzās. Reka, vēl viens puisis mums. Mēs strādājam šeit. Tas ir busiņi. Tas ir jālabo tur. Tas ir tas uz tā kapitēla remonta vai kas tur? Nē, tur ir amīšana, kur šitie te jāmaina. Kas šitie te? Izsapūš. Janka. Man stāv Nissans ārā. Pagā, kas tā ir Nissan notiek, ja man nebūs sagaini? Nissans jāatstāja. Beļā, Janka. No. Un tā ir jāgaida. Cik ilgi, un kā viņš būs gatavs? Kāda Nissans būs? Hārā, stāv to gaida. Jau rapis? Jā, es tā mašīnu salauzu. Es tā mašīnu attaisīju vaļā, parādīju, un viņa sāka kaukt. Un likās, pa galu tuldos. Es tagad, gaidu, kad Janka izdīs ārā to busi, lai dzītu tiešā Nissan. Bet viņai ir visādas problēmas ar sistēmu. Tā kā, es nezinu, sistēmu. Какой система? Kas viņam parkingi nestrādā, vai, bļaļ? Kas sanāk? Vai X tā telefonu laikam, bļaļ? Pizdā. Mums ir problēma, mēs nevaram atrast to ten. Pizdā. Janka, nāc palīdz, mēs nevaram atrast to turētāju. Nihuja. Krauč, mēs vienkārši esam autisti. Bļeģ. Tā kā imbroti, jop, tvoj maķerā. Oi, blīn. Mēs esam super autisti. Sapratu. Šitā jau ir diagnoze kārtībā. Tas ir mans mammas motors. Draugi, šādi izstās 1.6 motoriņš. Tagad skatīsimies, kā tu taisi mašīnā. Šādi kā man motors kāds tas būs.
bārā izskrūvēt. Es jau smats izrādīju beidzot. Apci, pēc Kevina izties. Burtiski Kevins. Man tā uzstājušies Porsche izstās arī. Tā, reki, pagājās līdz flashlights man bija. Tā, tas, ko es biju runājis, šitas ir tas motoriņš, jā. Tas motoriņš, kas ķipa tur čakarējās, kas izstās pilnīgi dirsā. Viņam vispār, es jau pārdēšu bildi, kā viņam būtu jāizskatās, un kā viņš tagad izstās. Paigi, Janka, es nesaprotu, tu tā kā arī vēl šašlikas cep brīvajā laikā tagad, ja? Ko? Tu arī šašlikas cep brīvajā laikā? Okido. Servisā domāju, man ir labs mažoties. Skaidrs. Nē, mēs un mēs. Un jā. Vispār tas mandāls ir domāts, ka sūdīgi klienti. Pagai, Jāni, man ir jautājums. Viņam ir aizmugurējais stierings? Nu, tā kā aizmugurējā, ka viņš kustās ritens aizmugurējais. Cipa, kad griež stūri. Šitam? Jā, ja man tāda seja, ka viņam ir brīžiem, ka es griežu stūri pilnībā, bet tāds seja, ka es pilnīgi metu slīpu. Nu, nevajadzētu būt. Nu, ar tā nevajadzētu būt, bet tāda sajūta ir. Mums tur kaut kāds būs ir izģērbusies. Mošs vienkārši... Es tad pacēlāju, to nevarēšu pateikt. Janka, bļet, tu Porsche tavs pacēlāji. Nē, es par Porsche runāju. Pa Porschu? Jā. Jau divas izskrūvēji? Nu, nevajadzētu Porscham būt. Viņam nav tāda kā... Jau divas izskrūvēji? Jā. Niku esam. Motors karsts Porsche skrūvējās ara. Ok, Jāni. Atnāc lielais tēti sadā pa dupes, ka Porsche stāv tur. Nu, tēti pastāv savas domas ar mašīnu. Pa Porsche. Tad es viņu lasu prom, ja? Nē, blīn, atnāk, ieslēdz kameru, vairs nerunā. Vairāk nerunā, puiši. Kā tas ir? Tu jau skrūvēji apakaļ, ja? Jā. Kas tu blīdzi apnutīs? Nē. Tu teici, Tieši dzirdēt lietums. tur kamēr tur. Tas ir, ja es Porsche karsts ātri iznāca viss ārā. Šitas ir gāzējs droši vien. Kā gāzēs mierīgi, brauc? Nu, Porsche, nu. Nu, es pasaka, cik redz, cik ātri. Pagaid, tu viss 4 snaini? Jā. Un tik ātri, viņš tikko knapi iebrauc, jau tu Jā, iebrauc jau ārā. visi gatavi. Tev tu iebrauc ārā? Nu, tu beigsi jāskatās. Viņš pat nespēja tev padot. Nē, visi ātri, man operatīvi. Pazes, kā viņš saskrūvē, ka tu nespēja padot. Daugavpils sazvanīja, tur esot X-Trails viens uz jaukšanu no Vācijas sadauzīts. Daugavpilī? Jā, viņi ved uz Rīgu detaļas, es pa beigti painteresējos. Jau neskan ritīgi. Tumba neskan kreisajā pusē. Tumba? Jā. Tāpēc tu esi izsits, tu Bet braukāji. tas jau sen ir bijis. Nehujā, blē, kad tu sāc braukt. Šau, blē, mūzika neskan. Bet kā neskan, Bet viņš pilnā, es pilnīgi saprotu, man mājā logi vibrē, ka viņš iebrauc pagāmā šitā. Es nelēju tik skaļi. Neģer dziesmu. Tu kaut ko atgādini pāris gadus atpakaļ. Un tad Un viņai rādio svārstās, raustās. Bet to pohuj. Nu, blēd, viņam ir sensori arī rādās, lai ir kaut kāds Kevins problēma. taisa neģer dziesmas studijā. Kas viņam sensori? Viņam rādās man panelī sensori kaut kādi sistēma, kaut kāds error. Nu, vajag nomazgāt? Nē, aizmugurē un par to ten. Nu, sajāja viņu mācā mašīnu. Kā tev iedotās sajāja? Nē, es vienkārši, man mašīna stāsta man problēmas, jo viņi zina, ka es atrisināšu tās problēmas. Šodien Paura apsit tavā mašīnā kādam. Nu, jā. Knapi iekšā, knapi ārā tajā mazajā mopēta mašīnā. Tā. Ir gatavs jau. A, tu jau piedēties braukt to mašīnu? Vajag neteic. Es jau mamā biju iedēli, gribēju dot. Māte jau noraustījās no tevi. Tu vismaz to mašīnu uzsildīji un brauc vai pat taisno gāzē? Es mums neiedarbinā un aizbraucu uz aķi. Ok. Es zinu, ka tēvs tūlīt ņems. Kur tu kā? Labi, ka tev dēls ir, kas atgādina. Savādāk Notiesiet! Stūri bardečuka. Es tām mašīnām kāpu otrā pusē. viņš būtu labo meņu tagad izrādījis. Bet tas gan var neiet. Būtu bļakā puķī. Tā, turbīns arī ir ielikts ar visiem filtriem. Eko. Visi filtri izmazgāti un tā tālāk. Teica, ka tie dačiki ir jāmaina šitie ten, kas viņi ir priekš siltuma vajadzīgi. Mēra, ko temperatūra tam vajadzīgi. Turbīnas visas ir smuki saliktas, sapakotas. Izsaka, ka diagnostika ir veikta, ja es nemaldos.
Viss ir parakstīts un tā. Gada garantija iedeva mums. Un jā, kaut kā tā pašlaik izstāst. Tagad brauksim pie Jāņa, lai viņš ar liktiņu iekšā un sākt likt mašīnu kopā un tad iet uz beigām ar šo visu pasākumu. Pēdējās dienas mums bijis problēmas ar vienu turbiņas atrašanu, kas iet no turbīnas uz interkūleru. Mums ir problēmas milzīgas ar tās trubas atrašanu, jo, ja mēs dabājam to trubu, mēs varam pabeigt mašīnu un motors iekšā, viss ir ideāli, mēs varam mierīgi taisīt un mašīnu pabeigt, ja? Un viss. Bet, tagad tās trubas mēs nevaram neko atrast, jo ne mums ir tā, ķipa kloči. Tā ir trubai vienā pusē ir 46 mm, un otrā ir pusē 41 mm. Un viņa ir kaut kāda, 20 cm gara. Viņa bija bišķi īsāk, viņa bija bišķi garāk. Grūti pateikt. Kā parasti, degviela negatīva. Bet jā, es tiešām nav nejausmas, kur dabūt. Mums teica AD Baltikā Žeks, ka tuning pārtos var dabūt sintētiskās trubiņas. Bet, es vispār nesaprotu, kā tur kaut ko var pasūtīt un atrast tas ierakstu. Tur tikai viņi raksta marka un detaļa un tā tālāk. Es te nezinu, ka to detaļu precīzi sauc. Kas savienās ar turbīnu interkūleru, bet, nevarētu sagot, tā kā vispār, tā mašīnai, tā kā nav pat nekas dārgs tik ļoti, vienkārši skatās detaļas nevar atrast. Manā zināmā vienmēr saka, tur nopirkt Porsche, viss GG, jā, tur iztērēs tūkstošiem, jā, un bez biksēm paliks. Tur pazūd tev vienkārši tev nav ko pirkt, tev nav par ko palikt par bombu, ja tev vienkārši nav, ko tev nav tērēt ārā. Vēl pa vidām. Tagad es esmu hokeja halē. Mēs krāsosam Hērlinga hali. Kad hokeja laukumā mēs esam Hērlinga hale veči. Padomājiet. Pauze. Šis ir Porsche loks, un mēs vēl krāsam hali. Kas tagad notiek? Notiek līnijas. Mēs saliekam līnijas. Tas ir tas, ka mums YouTube ir. Jep. YouTube vai Instagram. Griežam, laižam nākamo līniju. Tātad, ko mēs tagad darām? Mēs tagad velkam centrālo laukumu malējās līnijas. Priekš kā? Kā priekš kā? Vajag līnijas. Kad jūs redzat, tur ir savilkt tagad ar strīšiem līnijas. Jo mēs, kas tā notiks pa pasākumu? Kāpēc kēlings? Kāds korporatīvais pasākums priekš kēlinga būs Tukuma ledus halē. Un mēs tagad liekam līnijas ar strīšiem. Šis izpaužās šādi. Tiek atzīmēts centrs. Man ir. Un tagad? Ceļam augšā nostiepjam. Labi, gatavs? Un es likšu visu. Aiziet, laižam lejā. Un es likšu pa visu. Pagaidi, papis malā, man tas traucē vīziju. Ir labi? Man izstās zaibīs, bet tev lietas tā, kad viņš nekustās, tev viņš jānolaiž tieši lejā. Yes. Man izstās ļoti labi. Un tā mums ir... Un tā mums ir krustiņš. Šeit. Tas ir labi. Tas ir labi. Jo, kači, šis ir viens laukums. Šis ir otrs laukums, ja? Un šeit... Paga, Robert, te nekas nebūs, vai ne? Te nekas nebūs. Šis ir viens un otrs laukums. Paga, tikai 2 laukumi būs, ja? Kači būs 4 laukumi. Jā, pareizi bija 4 laukumi. Un tagad tiek nomērīts vidus, lai pārbaudītu, vai tiešām ir vidus kēlingam. Tad tā vienam cilvēkam. Kaut kā tā mums pašlaik izstāsts veči. Tā esam Porsche un tā esam kēlinga. Skatāmies. Mums darbinieki Aleksandrs Aleksandrovičs, arī bijis regulators. Tagad mēs un arī bija Saints. Tā kā centra līnijas centru. Kač man tās nakpēn ceļ, viņš ir pilnīgi piesalis. Kas ir? Pizdiet. Man mīļāk kaut ko darīt, ir paņemt. Braukt akmentiņu. Bet tā ir pauze. Pauze. Tie, kas nezinu, kas ir kēlings. Kēlings ir būtiska kluču slidināšana. Kā piemērs. Rekur laukums viss. Tā viņš vēl nav sakrāsots, bet pašā galā, abos galos, ir aplīši, kuros ir jātrāpa šie brīnumi. Ok, viņam akmeni, jāskan. Tā.
Blīd, Rībi, nu! Kas jau pa kakmanim? Nu, blīd! Kroč, man te beig to vienkārši. Kroč, es te stāstīju skatītājiem, ko dara, kas keilingā notiek. Bet ir kārtībā. Man jāklausa Rībis ribinators. Jāklausa Rībis ribinators, jo viņš jau maksā peso. Lai burtiski filmē. Pagaidi. Man izstās diezgan šķībi. Pamēģinām vēlreiz. Arī tieši taisni bez kustībām. Ko? Anyways, Krošs paņem tos klučus, kas tur ir, ko mēs tik uzlikām. Un tu viņus tā slīdini pa laukumu. Galā džeks birštēja vajag, kamēr trāpa aplītī. Kā piemēram šāds aplīts. Klutīts iet, trāpa vidū, tas uzvarētājs. Tam, kurām vairāk klutīši aplītī, tas uzvar. Easy peasy, pauze. Mums ir problēma pēc mana incidenta, jā. Centra līnijas izkustinā. Un tagad notiek lielas debatas, kā viņu atrasināt, jo vairāk nav. Starp vienu līniju un otru līniju 5 metri. Tagad vienā ir kaut kur mazāk, kaut kur vairāk, bet jābūt aptuveni ļoti precīzi. Ideāli būtu visur 5, un tad viss ček nekā, bet es priecos, kad bundas man pa galvu neiedāv. Man jāpēr abi. Tad mēs viņu stiepjam un abi ceļ nost. Celsim nost akmeni liks malā. Jautājums, ko mēs šeit dzenam? Es tā kā saprotu aptuveni, bet viņi tur reāli milimetros visu mēr. Viņi vajag ļoti milimetros visu. Šie. Un izrādās, ka mēs nevarēsim krāsot, kā mēs domājam krāsot. Nu, jo parasti tā normāla līnija būtu tik bieza, ja mēs krāsot. Viņa būs mazāka, jo džekam, kuram šī hokeja hala ir, viņam nepatīk, kad seks. Piemēram, tā kā skaties, visu to R burtu, tā krāsa noseks. So mēs ļoti šauras līnijas taisīsim. Griezīsim iekšā ledu un tā krāsosim. Kroč, ja tas būs ātrāk, bet tas būs čakrīgāk. So, man pauze. Nā šo pumpē. Čo da šo? Negas? Nē. So, man tagad bundas lika. Šī darīt? Jā. Ar ūdeni līnijas, lai viņas piesals klāt. Bet ko es satiku, kā tas sauc? Edvards. Edvards, ko dari? Es spēlēju hokeju. Jā. 2 gadus. Jā. Un es palīdzu. Visu kaut ko. Ledus halās? Jā. Tev tēti ledus halā ir, jā? Nē. Tu vienkārši te palīdzi? Jā. Ok. Kas? Jā, man ir. Tikai 3. Ko tu vēl spēlē? Fortnite, Call of Duty. Jā. Ko vēl? Ko vēl spēlē? Brawl Stars. Ok. Clash of Clans spēlē? Nē. Clash of Clans reāli par labākās telefona spēle, kas ir. Es baigi tā, esmu iesācis spēlēt. Jā. Ko dari? Visu kaut ko. Piemēram? Hoķīt skatīties brīvajā laikā. Stundās skatos hoķīt. Paklusot, jā? Skolotāji vienkārši. Skolotāji vienalga, jā? Kas tu esi, ķipā, hoķī, ko dari? Es esmu uzbrucējs. Ok. So tu esi tas boss, jā? Tas naidīgais? Jā, kurš mums vairāk gols arī ienāc. Ok. Mans draugs arī vairāk gols. Jā? Kurš no jums labāks? Tu vai viņš? Mēs abi. Jūs abi? Jā, mēs kapteini. Ok. Tu esi ķipā labākais komandā? Mēs abi esam tikai visi. Kā tu izdomāji hoķi spēlēt? Es biju maziņš, es vienkārši gribējos iepatikties hokejā, jo skatījos visu kaut ko. Jā. Un tad es iegāju hoķīti, sāku spēlēt. No cik gadiem bija? No 8, jā? No 8 gadiem. No 8 gadiem? Jop, cik veicīgi. Reku, mums jaunais darba spēks. Ideāli. Šītā mēs strādājam, jā?
Bet tu reāli izstāsti, tu taisīs kādreiz Keiling Halls. Vispār, tu izstāsti, ka tu māki šo taisīt. Kaut kā tā, draugi. Taisam Porsche, bet paralēli tam arī taisam Keiling. Celiņus. To stūrīt vairāk, jā. Un tad vienkārši nospēj to puļķīt, jā. Virs tā ten, kad rokt ir. Nē, to nevajag, man šitā. Man tā ir nospēj šitā, kamēr viņš beidzās. Atlaid. O, ideāli. Sit kozēnēt, tas malts. Taisam arī Keilinga laukumus. Tad tur astās, domāju, te. Arī mēs jāprotā viņam buncim, ko mēs sadarīsim, jā. Esam laukumus, priekš Keilinga pasākuma, atvedien džeki, baigies džeks tā palīdz. Mums vajag šito līniju arī. Varam to līniju turpināt šito? Nē, viņš teica, ka tur jāiet. Mums teica, ka tur jāsāk. Koču, davai, mēs pušam šo. Sādam šajās līnijas, redzi? Davai, varēs atkal, jā? Jā, mums ir darba spēks. Un atlaid, es varu samaksāšu. Tā pastāst ribi. Ko tu esi izdarījis? Mēs šobrīd... Mēs šobrīd uzlikām laukuma galu līnijas, un tagad mēs liksim jau nākamās līnijas, kas ir apņu centru līnijas šeit. Jā. Un pēc tam būs hoglīnijas. Uzliekam hoglainas. Kas ir hoglaina? Ko mēs paņemam? Mērlēnt. Tur vajag manu sensu tur jau pie 3 cilvēku darbs. Kasparam, izstāst, ka mēs, neko nevaram uzticēt darīt. Ko tu mīni? Nē, es tam darbus pagaidīju. Es to varam uzticēt darbus. Tā, kas ir hoglaina? Līnijas, uz kurai lec pāri hogi aiziet. Ok, buddy. Viņš man patīk. Man arī teica, lai es sapūšu visu tās līnijas, ja, ar tūdentiņu. Bet es ko atradu? Džekiņu, nointervēju viņu. Un viņš tā puš līnijas, un tikmēr es džekiem nesu visus tos sklučus, pauzi reāli. Vispār, ko es daru? Es čilo reāli. Es filmēju vlogus, kā es sauc, video, kroči, es vienkārši filmēju, jā. Un viss, vienkārši atpūšos. I'm just chilling. Reāli, I'm just chilling. 2. Ok. Liekam daudz Keilinga kluču. Un palam, ko tā man izstāsta. Mans darbs. Čilājam un palam pesā. Reāli. Work smart, not hard, boy. Burtiski work hard, not smart. O, aquela Messi! Tā ir tikko ribas izfrēzē. Mēs paņēmām slotas, šaufelītes un iesim tītas spraugas, ne? Nu, Edvard, pastāst. Pašlaik, ko tu domā par šo visu procesu? Grūta darbs, nezinu, ko mums darīt. Grūts darbs? Jā, Jā. Ko tu izdarīji šodien? viss kaut ko bija Līnijas jālai, jā? Tā ir slauka. Tīri šitā ten, skaties. Tīri tajā, uz šito pusi. Nē, tā nē. Tā šitā nav lāpsta, tā ir slota. Lāpstā var šitā tīrīt, jā? Un ten puši tāds ten tīzlis, redzi? Tīri šitā ten. Šitā. Nē, paņem rokās. Jā. Tikai otrāk paņem. Šito roku, jā? Es tev. Jā, bo. Tagad aplīši kaut cik beidzās tīrīt. Noteikti lielā krāsošana. Ribis mums tagad krāso. Snaiperē. Tas tāds snaiperu darbs ir pizdiets. Vienu brīdi novērš uzmanību un viss man pirksti arī salst. Man tāds vajag, ka man tūt nokritīs. Es te dod cimbus, bet, zin kā, man... To pašam vajag? Nē. Man vienkārši negribās viņu sarkani. Nu jā, tā varētu būt problēma. Tā ir liela problēma. Bet kaut kā tā, kroči, bējā gadījumā bija zai balā paliek. Bet ribis ir dos un pesā, pauze. Tā ir mana krāsošana. Dirsādi. Vienkārši, nekad viņu pie kāds pudeliņš nelaidīs.
Bet normāli, Bļaļ, kāds normāli pasties, kas te jātīra. Bet riņķi ir satīrīgi. Sakrāsot, ne? Nē, nu sakrāsot viņi ir jācik. No, kur problēma, jā. Atkal, es atrodu darba spēku, tas nepatīk. Es nogrāsu atkal nepatīk. Kas tev patīk vispār? Bļaļ, man pašam vajadzēja to darīt 3 reizes ātrāk būtu izdarīt. Ko es būtu darījis? Atpūties atkal, ja? Tu būtu, Atpūties. palīdzējis Aleksanam un Jānim. Ko es daru? Es šā pa telefonu, tāpat kā es. Nu, es pat ierekordoju, es prātu, ka tu čakals esi. Es to video Es esmu vienīgais, kas visu laiku strādā. Es strādāju. Tu man aizsūtīji, tu šitos sūdus viens pats. Kāds viens pats esi pārējos sūdus tīri? Aha, tu tur apkārt griezies. Vaču mīna apkārt griezies, es strādā. Tu griezies apkārt, kamēr es viens pats to sūtīju ārā no pagaņas sniega. Man ir lielākais work times visiem no šeit visiem. Work times. Tev work times, zinu, kā liels nāk kā? Zinu no kā? No. No fucking līdošanas. Tur gan es piekrītu, jā. No visā menedžmenta tev nāk, vai kā tas vārds bija. No menedžošanas, vot. Problēma menedžošanas tev tur work times nāk, nevis no... Es tā kā strādāju principā no sākuma līdz pašām beigām. Nu jā, bet... Shut the fuck up, bro. Ok, sorry. My bad. Nu, es nav, bro, brīlis kopas ceļš tev. Tagad es būšu Harijs Poters, bļaļ. Tagad. Pirmais aplis ir tīrs. Jā? Šitais aplis ir tīrs. Jep. Īsti tīrs, bro. Žop, cik es skatos uz ribīšu brillēm. Džesika nolikās. Kāpēc viņam galva ir tik dentota? Žop, cik ribī! Kas tev notika? Džekam reāli apaļa galva, bet tā kā tas ir dīvaini apaļ. Ja par to, kad es pilnīgi šībi nokrāsoju, jā. Man ir, mums tagad visiem ir draudzīgi šī krāsa atkrāpē nost. Zin kā, teamwork pastāst. Viss strādā. Teamwork. Viens par visiem, viss par vienu, ne? Ko es? Ko darīt to sarkano? To sarkano arī griezt? To sarkano arī var nokrāsot. Блин. Блин. Paliek vēl pēdējie metri. Viss, kas man jāizdara vēl ir jānogriež no šienes. Šie sūdi. Un viņam jāapsmizina vēl. Tam arī jāapsmizina. Un tad jāpalielam. Tad jāpalielam arī visu. Nenāk nost. Lūdzu, ka nešas. Ideāli. Tad aptuveni visus beigām jau iet. Viss sadarīts jau. Tā noteikti vākšanas darba beigās novāksim. Un viss tādi īgni palikuši mums tajā. Bet es esmu pozitīvs. So jā, es nav ko ļāpāt ņemties. Tik, cik redzējāt. Vēl lielām tagad viss tā izstās. Aleksands veic pēdējos hausēšanas darbus. Un vēl lielam jā. Kaut kā tā. Ko es man pateikt, veči? Tagad. Ko es varu pateikt? Gaidām mūsu Porsche turpinājumu. Tas ir viss. Abakā pie Porsche. So, vienāds sagādā. Tagad es paņēmu tādu pašu strubiņu, kas bija bišķi lielāka.
toreiz, kad mēs nopirkām, paņēmām 2 trubas, taču gumijas. Viņas Janka atsūtīja, ka tur baigi milzīgās. Redz diametru, salīdziniet, un kā es, lai šito trubu, man tur viņi, man nav tas Cambridge, kur rusildīt un viņš sajies mazumā. Nu, redzējāt tur. Bet, es atradu bišķi mazāk, bet arī viņi varētu tikpat liela izstāst. Nezinu, darīs kādu 5 minutes craft DIY, sauc kā gribi, jā. Taisīsim, griezīsim viņas iekšā, kaut tai līmēsim, ar izolantēm tīsim un žņauksim ar tiem saspiedējiem, nu tiem dzelzīšiem. Nezinu, tik nereāli dabūt DTS viņam ir. Tā kā... Tepat taču nav runa par milzīgām izmaksām, te vienkārši runa par DT deficītu. Tur kods, kāda DTS rakstīts, tas šļauks arī rakstīts kods. Sākums bišķi nodils, bet labi nekas. Ierakstiem internetā to kodiņu. Mums beigās tur ir B, tai šļaucai, nu tai trubiņai šļaukai sauc, ka grib. Internetā rādās AA, ķipa Volkswagen truba. Un, nezinu, ķipa formā izstās līdzīgi, bet es nezinu, viņi varbūt izmēros ir daudz savādāk un garāk un īsāk, bet tā izmērs ir... Reiku... Ok, izmēros varbūt viņi ir savādāk. Kontūrā viņi tas pats ir, bet izmērs viņi varbūt savādāk. Un es, ok, domāju, labi, paņemsim aš to. Pazvanu vienam, pazvanu otram. Nu jā, janvārī tikai būs. Kako janvāris, mums šogad ir jābeidz tas ten Porsche. Kad te līdz pienāk janvārs, tur jau GG, viena paka vienkārši mīnus aiziet. Vienkārši pēc, kad Happy New Year. Brauc pie Jankas, domāsim, kā likt klāt viņu, spiedīsim. Paļabom pēc tam, kad mēs visi salēzīsim, vai ne? Atradīsies tā truba tieši tādam izmēriem, tur paļabom kādiem pāris centiem, ja? Kaut, nezinu, 5-10 dacāri, ja? Un viss. Jo šī truba maksāja 20, kač 21 nopaļojāt. Pizdiets. Taču tā truba vispār. Nu, tik milzīgas to parādīšu. Janka zvana kaut ko. Un... Dabūji? 11 eiro. Pizdiet, Interkārā? Nē, RDE Oltas. Kas tas ir? Tas ir, nu, tur uz vienības gatavs. Man līgums ir noslēgts. Bļaļ, Janka. Ej, tu dīrs, bļaļ. To trubu tās izmēros? Tieši. Viņa atrada? Jā. Bet es saku visiem tos nost kodiņu. Viņš saka, nu tev tur ir pādiņlis, bišķi nevar neko atrast, nav tādi. Bļaļ, Janka! Ej, tu dīrs, bļaļ, tu vienkārši. Kura diena ir pirmdiena otrdiena? Pirmdiena? Krašs jaunajā gadā mašīnā nāga būs, jā? Tā, pirmdiena. Viņa atrada mums Mēs visu. beidzot sazvanīju. Džeks izglāba tikko visu situāciju. Tā, pirmdiena, šodien mums ir kas pa dienu? Arī pirmdiena? Jā. 30. Nu jā, kaut jaunajā gadā būs. Jaunajā gadā. Bet būs, bet! Bet vismaz normāli mašīna Bet būs, bet! Nu labi, tehniski mēs iziesim vienalga. Līdz 7. janvārim. 7. janvārī tehniskā jāiet obligāti. Bet tad jāmaksā cenodoklis 540 eiro. Nu, bet za to nebūs nākamgad pa 2 gadiem uzreiz jāmaksā. Jā, nē. Nu jā. Kā nē? Nu kā? Šis gads samaksāts ar? Nu šitais gads ir samaksāts. Ja pieņemsim viņš šogad iziet, nu. Tad viņam nākošais gads būs pa 2 gadiem jāmaksā, Nē, jo viņam būs janvārī jāiet skati. Pareizi. Tā kā vai nu viņš labāk samaksā viņus tos uzreiz, un nākošais gads maksā pa 1 gadu. Vai nākošais gads būs štuka. Tu vēl nodevs pacelsies štuka 200. Vai pacelsies? Bet viņi jau nelīdz kaut to jobano kilometru nodokli. Nezinu. Kur par katru kilometru tev ir? Tur būs vispār štuka 200. Bļaļ, Janka. Kroči, Janka tikko izglāba visu situācijas, mums parādīšu šo trubu, kā viņi izstās. Šī tādā truba, ko mēs tikko nopirkām AD Baltikā. Kroči. Es to kantoru mēģināju 2 dienas sazvanīt. Nu viņai visi Ziemassvētki bija. Un reku. Viņa vienkārši. Tur, lai kanāģi var iebāzt tiekšā mierīgi. Kroči tā truba vispār pa milzīgi. Un te tā truba tikai vienkārši iet un iet iekšā. Vienmēr to iebīdību, lai līdz pašam šienai to sūdu aizbīdīt. Kroči milzīgi.
kroči pa lielu un oriģinālā trubiņa. Oriģinālā ir šitā. Bet kāpēc nevar šitā likt apakaļ, tur milzīgs caurums, ko viņš ir šitā. Sārums. Jā, tad vienkārši knaģis arī var. Kroči viss dirsā, bet Jānka tik izglāb situāciju. Jānka izglāb situāciju, viss sacīt tagad. Tu esi glābējs mums. Ejiet galīgi reāli. Vai. Špar stāvēs. Kad es skatījos internetā caur to kodu un visu to, man rādījās, kad tā truba maksā ap 111, 112 eiro. Un Jankam tur pateica 11, 15. Bet, un tad mēs tā Janka domājam, un Džeks saka, amoši un izklausījās, moši maksā arī 11, nevis 11 eiro. Es saku, nu maybe, bet tad mēs sapratām to, ka pofīgi, bļaļ, truba būs nevis janvārī, bļaļ, nevis janvāra vidū, ko nākamā gada, jā. Janvāra vidū, bet pirmdiena vai otrdien tā truba būs. Nu, es spār neredzu problēmu. Nu, problēma tas, ka būs pēc jaunajā gadā tehnisko visu ies, bet nekas, kā tā ir, nevar laikam visu gribēt. Bet, vismaz būs truba normāli, varēs spiest, jo Jānis teica, ka ja ieliks to veco trubu apakaļ iekšā, aiztais to caurumu, kā gribi, tas caurums vienalga iznāks ārā. Un no tās spiediena lielā, kas tur ir, no tās turbīnas, kas nāk, viņš teica, ka tur būs milzīgs blīkšs un tev liksies tā mašīna beidzās, bet nekas nebūs, vienkārši atkal būs limpmods, jauda nebūs tev un brauc atkal un cel motoru ārā un meklē trubiņu un, jā, tā pa lielam būs. Kāpēc, bļaļ, tu autis, bļaļ, reku man centri, bļaļ, plūk lejā, bļaļ, nako eiro, bļaļ, veselu iztērēju, bļaļ. Koč, mums ir tagad Porsche vlogā. Šitā nedrīkst likt vlogā, bet mēs ielikstam vienreiz. Ir tik fakti, ka tagad vienkārši, kroči, mēs aprēķinājām hella worst case scenario un visi kroči lielā dirsā. Un tagad mēs lejām Bekā Benžu, lai viņš tiktu uz Liepāju rīt, jo viņam mašīnas nav un man ir brīvs uz vienos savu mašīnu. Un jāņem uz City Bibro, un mēs tur strāgalējam ar peso. Un viņš vēl eiro vienkārši paņēma. Es tikko leju degvielu, mēģinu ieķiksēt to sūdaņu iekšā, un tu man viss pa behu lejā dzīzelīts noteikti. Pret eiro veselu, bļaļ, izlāj ārā. Ej, tu dirž, bļaļ, Vai jāpakrata katru centu, bļaļ. Paga, šito huļu jāpakrata. Džekam ir Baltika uniforma dīzelīti. Tecīnām, bļaļ. No, iznāks, ka no. Ideāli, katra litra notecinājuma. Jebām. Bet šīs ir žalska. Tas ir žalska. Šis ir dirzā, bļaļ. Un es vēl tajā vlogā teicu, ka, bļaļ, pesā nav problēma. Rubiņu pielikt. Zils. Beidzot dabujām. Tagad vienkārši jāskrūvē klāt. Īsti nav ko baigi rādīt, vienkārši skrūvēsies kopā un tad jau arī pa lielam arī to viss beigsies. Jāsvāk būs eļus un jāgāž. Tad jau mašīna gatava. Raugi, kamēr Porsche diršās un neiet, tikmēr es esmu Peugeot, jā. Es nezinu, man patīk. Tā, jā. Grūti pateikt, man patīk. Man patīk jaunas lietas, jā. Man kā īstā smuka, ir nice. Tas ir mazo quality check. So, šis tā čābīgi taisās vaļā. Ka te drive mode ir. Ok, skan briesmīgi. Stūra, viņa tik maziņa ir. Tā kā viņa ir tik maziņa, bet interesanta. Beņķi ir, protams, nav elektroniskie. Pēdējais mēsls. Beņķis ar nekastāvs. Kā šitas? Šis nejūtās cheap. Šitas jūtās reāli labi. Kur vien? Šis jūtās reāli nice. Ok, sākam. Jaunā mašīnā ir atslēgvā. Ok, tas ir crazy. Ok, šis ir elektrovāģis. Viņš jau ir ieslēgts, bro, viņš tik dīvains. Parebojam? Oi! Kroč, šādi izstās elektro Peugeot. Nezinu, kas pa Peugeot. Bet, cik jauns, nice, forši. Pa lielam nav tik slikts. Bet,
Vai jūs tādu gribētu? Ierakstiet komentāros. Esam pie Jānis nobraukuši atkal. Tagad, kroči, motors ir salikts. Motors ir salikts. Kas mums tur notiek? Kas mums te ir? Janka mums ir. Janka mums ir. Tagad tu mums roķentājas, ja? Jā. Kas tāds ir? Tas ir X-am? Tādas pašas. Nu tā. Mums te... Tagad mums stāvbrēmas notiek. Slikti jūtos ļoti. Jā. Jankam pēc svētkiem grūti. Man nav grūti. Nu, ne grūti, ka viņš ir dzēris. Grūti, kad sēdās labumus lauku. Bet es pateikšu salīdz. Mums ir motors iekšā salikts. Mums ir viss savienots. Tagad viss, ko vajag, ir eļļa kārbai. Eļļa stūrītei. Stūras pastiprinātājai vajag eļļu. Tev mums vajag nopirkt. Mums vienkārši nopirkt nevajag. Mums vajag, stūras pastiprinātājai eļļu. Mums vajag. Pēc tam pirmdien mēs varam braukt uz jau steidžošanu. Tur būs Daino, uzliks uz Daino. Ja būs viņš brīvs, ir kā Daino esabā, vai brīvs būs, nezinu. Uzliks uz Daino vai tam līdzīgi. Nosteidžos, būs ap 4 zirgiem, 9 vai bija štuka ņūtoni. Nezinu, kā tu viņš teicīs. Bet steidžā būs mostly 3 lietas. EGRs būs izrabīts ārā, DPX būs izrabīts ārā, mazāk ēdīs un vairāk būs jauda. Pauze. Un tagad X-am kaut kad drīzumā būs pakaļ pa Cartera aizsargiem. Un pauze šā. Padomā. Pauze. Jā. Kā viņi griezties var būt? Kroči ar bremzēm viss. Tiem stāvbremz kaut kas tur neiet kā vajag. Nu, ieslēdz. Vēlreiz. Nē. A, ko tu iepriekš spiedi? Kroči, stāvbremz neiet. Uz apakšu, uz priekšu jau ir izslēgts pat. Viņš man uz to kur break pat vorns, bļaļ. Viņš man ātri tur, bļaļ, neiet. Pisās kaut. Blē, kroči, viņš dirsā. Nē, nu cilindrus vajag. Tu dirsā. Pagad, tu tur pielika aizmugurē to tur, bļaļ, sodiņu, bļaļ, ko mēs ņēmām vaļā, to zvaigznīti. Kādu zvaigznīti? Nu, to, ko tu tur skrūvēji vaļā, atceries, to zvaigznīti meklēju, bļaļ. Kādu fucking zvaigznīti, bļaļ? Kādu zvaigznīti? Nu, tas, bļaļ, sodiņš, ko mēs tur skrūvējām vaļā, bļaļ, to zvaigznīti, ko teici, tev nav, bļaļ, no kaimiņiem, bļaļ. Tu esi, bet tas ir super. Šitā puse vispār stāv, bļa. Viņam ir uz abām pusēm jāgriežas. Tev gājis nevajag, Janka? Tikko policija dara. Esam atbraukuši apakaļ pie Jankas. Mašīna var izdīt ārā, jau braucam. Viss ok. Tagad visam pilnīgi netīri būs jābrauc viņa mazgāt tā tālāk. Viss, ko tagad vajag, ir nopirkt eļai. Kāda eļai? Stūras pastiprinātā eļu. Un kreiso stāvbremzes motoriņu ar cilindrīti. Un tad visu mašīnu gatavu, mēs varam braukt. Tagad aizies, iebraukt mazā test drive'ā varbūt. Ja Janka teiks, ka var. Bet tā pastiprinātā eļas bišķi tur vajag vairāk pieliet. Pie viena iebrauks, bet degvielu ieliet. Ir tās turbīnas atjaunotas, tāpēc viņam nevar baigi gāzēt. Viņas ir jāiebrauc. Un pirms mēs liksim uz Daino, ja liks uz Daino un steidžos, tur būtu vēlams vismaz tās turbīnas bišķi iekustināt, tā eļa iziet uz tam cauri. Atslēgas ir izsniegts. Slēdzam visu vaļā. Es ne, šajā mašīnā bija izslēgt veselu mēnesi vairāk. Man visi mani grauzdiņi vēl stāv visam manām kafijām. Kā dupsis man sals, draugi mīļie, kā dupsis man sals. Benži vajag. Pareiz break, kas no break nav nospēsts?
O! Ir. Mašīna piedarbināta. Sēžam Poršā. Viss brauc. Check, kas tur bija rakstīts? Check coolant level. Iesim pie Jankas. Sako grib, es nezinu, vai var dzirdēt, bet pretā skaņa ir vienkārši kapitāla viņam. Dīzelis bija kapitāla skaņa. Kroč, tur bija izskatojies daļa, un es nebiju ierekordos tālāk, bet palielam ir tā, kad vajadzēja antifrīz pielikt klāt, un tā tālāk, mēs pielējam, un tad es braucu pēc tam liet degvielu, mazot testdrive uztaisīt, un tur daudz tāds filmē un tā tālāk, jo vienkārši man atmiņa sāk iet uz beigām, jo man bija vēl cits daudz sūdu sapilmēt un tā tālāk, un tāpēc baigi ekonomēt atmiņu tagad, so uz beigām būs bišķi tāds saraustīts footage, bet visticamāk un iespējams, kad tagad šodien vedīs, ir tagad 7. datums, šodien vedīs mašīnu uz remontu, kas ir stage, un pēc tam, ja viss sanāks, vedīs vēl uz CZD, un palielam, jā, un tad visticamāk arī stafeti pārņems Daniels, un Daniels ierekordos, kas viss notiek, kā viss notiek, un kaut kā tā pašlaik izstās. So es atbraukuši. Daniels atbrauc. Nu, Daniel, bro. Skatos. Big eating, ja? Big eating, bro. Pastāties, kas tur vēl ir. Pastāties, pa vidiņā. Šokolādīts. Čokolādīts. No, pois. Klāsmies to kolstartu. Tu pat biji aizmirsis, kurā pusē atslēgas lika. What do you mean, Charles? Džeks labajā pusē lika. What do you mean, nav gan, Charles? Nā. Man ir video proofs. What do you mean, video proofs, nav gan? Bagūs vaļā, badovē. Ko, bre? Viņš tikko rādīja bagūs vaļā. Kā tā izskatās, bre. Tā brauks uz pēc Džekiņa taisīt stage un tad kā viss būs safe. Daniela testdarēs pēc ilgiem laikiem. Viņš te mazo sendu uztaisīs. To redzēsim. Kas? Oj, bratan! Un tā, draugi, mēs dzīvojam. Nihujā, bre, īstā Afrikā pesā. Priekš visu remonta. Un tā jau brauca mašīna. No. Mini uzmet slīp, Es redzēju, jā. It is like traction, redzēt vairāk. Jā, kādu. Tur izrabīt. Izrabīt traction. Podziņ patur. Zem sporta. Bet skaties, zem sporta. Nē, zem sporta. Redzi, tur? Sorry, boss. Patur, jā. Jo, bet skaties, ka viņš met slīpi, ja? Griez dod vairāk stūri un tad dod vairāk gāzi. Skaties, ja viņš tev ieslīpi, tikko var trakšņiem. Tas moments, kur tas stabs, tas thing. Mēs varam tevs, tas ir No hoize, Charles, no. Nē, Danielam bail. Es saprotu, man varbūt, ja būs bail, lai tāda mašīna mēs slīd tikko, kad mašīnas varēs iet ir kaini. Tas ir divs jābūt. Kaspars ir autists. Kaspars ir liels autists. Pasteic uz viņu. Atbraucāmies uz stage. Stage 1. Stage 1 liksim uz Daino un pauzi. Daino mēs nebrauksim, bet ko mēs darīsim? Stageosim. Jep. Viņš jau arī vadības bloks ārā un tad viņam sarāt uz DPF, vēl neredz sistēmiņu. And then ieliks bišķi horsepower, bišķi torku un pauzi. So mēs nedzirdēsim, kā šis engines skrīmo, vai ne? Jep. Čau, nav vajag 150 vienkārši, lai uz Daino uzlikt, čau. Mēs paši to varam izdarīt. On the street. So, tikko pēc remapa, engine light nekā vairs nerādās. Ideāli, kā vajag. Viss ir kā vajag. Tad mēs brauksim pie Jankas apakaļ. Tur nevajag neko vlogot uz Daino, mēs nelikām, viņš teica, nē. Tas tikai ir tā. Nu, izkāp ārā. Tas nevar ruinot Tas ir krāsu. diezgan šausmām. Tas taču sūds ir Un, bet viss darbojas, kā viņam jābūt. Bļēģi. Iekāp pēkītē. Šo veču.
Labi, nav viss aizbraucam pie kārbai tā. Nē, tā. X. Un tas sūda, ka viņš pūš mēmākos aparāts. Ir, jā. So tā mēs mazāk testēsim. Jā, bišķi pabraukt. Laikam sportā vai bez sporta, komfortā? Paņem sporta. Nē, vienkārši to. Nu, pagaidu. Akšī bez smāras sliedām, jā, tur, kur... Jā, pēc sliedām. Pēc sliedām pamēģinās. Jā, šī viss tagad nekas neiet. Nost kā vajag. Jo, tas ir iepspēdēts. Jā, viņš pakimbrēs servis no dieva. Nu jā, Janka ielika. Labi, davai. Jē, bāl. Crazy. Nē, viņš tā kā Ashley daudz asāk. So mums tagad ir ap 400 zirgiem, 410, 20 zirgi. Nu, ķipa pēc grāmatas ir kaut 950 Newton tagad, nu tā kā torks. Bet viņš teica, Plus mīnus. Jā, līdz kačs stūkarās būtu, ja nopaļot visu. Plus mīnus, jo tā. So tā mums tā izstās kaut kā. Plus mīnus. Protams, Čau, suspēja gāzes, Enģelais neparādījās, ja 239 km. Lies nelēs. Lies pēc tam nelēs, vai kā mēs Liesim, jā. Nē, pavājam. Tur pagaid kupa. Tu nenobremzē, tu arī iepstā. Nē, tev ir, bet nevis mitariņš. Nē, viņš fucking... Viņš pis daiet, Čau, viņš uzņem. Mēs līdz Stropītā var tehniski braukt. Jā, bet Stropītā fuels. Nu labi, jā, actually. Tu diezgan cheap, ja? Mums šobrīd esam economy modā. Brauc Stropītā. Jā. Labi, bija sevi veči, bet kaut kā tā mums pašīgi izstāsta. Godīgi, tā kā mašīna crazy labi. Amazing. Jā, mašīna crazy labi ir. Ieguldījām diezgan tādu sumiņu nenormālu, bet... Nu, redzēs atmaksāsies vai kā. Tagad pārdos, tad zinās Toč pa atmaksāsies. nulēm būs. Minimums pa nulēm. Pa nulēm toč būs, jā. Jo tagad mēs bijām pie Jankas aizdā mašīnu. So, mums pa lielam sāka strādāt. Tos tie ir riepa sensori vairāk. Aiztiesam ten. Tas parkings ir... Tā, aiztiesam tam riepa sensorim. Uz priekšu? Jā. Mums iepriekš tā tikai aizmugarējais, varbūt labais vai tikai aizmugarējais, jā. Tagad ir aizmugara priekšā labā, riepa strādā. Sensors. Mums uz arī tajā... Nē, tur jābrauc. Bez Stropīta braucam. Ne? Jā. Es nezinu, kas Stropīta. Brauc pēc pēc, jā. Tumbiņa aizmugurēja kaut ko... Es, Daniels, nezinu, atbrauc pie mans. Un Džeks kaut ko ārā tur čakarēs, ko, 4 no rīta. Man tāds, nu, ķipa, viņš 4 bija brauc uz to lidos. Ne, uz Parīzi, ko viņš brauc tajā, nezinu, vacation, darbs, ko izim. Bija Parīzi. Puļiks tāds, ko ārā čakarēs, es tāds, nu, ko tu pisies, bļaļ? Viņš tāds, čau, bļaļ, man tumbiņa, laikam aizmugurēja izsprāga. Ej, tu dievs, bļaļ. Viņš tik pati izklausījās. Viņš tā kā... Zini, kad attākt uz Džeksa tā Bluetooth, kad nekļauj, tā kā skaidrs uz to pusi. Bļaļ, un es tāds, nu, nē, no way. Bet jā, tāds sūdīgs Bluetooth. Jā. Un viņš tā kā bišķi skanēja aizmugurēja labajā pusē tā. Apēc tam tā kā aizbraucām pie Jankas. Bļaļ, sāka darboties. Janka viss šķidrums salē, pat lokšķidrums bija ielais. Džeks visu mums salēs. Riktīgi karjo. So, pašlaik mums kaut kā tā izstās. Tikai aizmugurēja tur kaut kāds žirīs, kaut kāds grauznīgs, huizin ko. Kevins, biļaļ. Bet, nu jā, kaut kā tā mums izstās. Viss ir. Janka skatās šo video. Kāds žirīs grauznīgs? So, dīzeļu mēs pārbaudām, ka izgājām. Dīzels ir fine. Dīzels fine, tagad paliek. Tas ir W. Lai jau viņš šeit, biļaļ. Tas gan ir W. Dīzels mums ir fine. Tagad ir... Tā mums ir viss, kas mums paliek. Aibās teimpus. Jā. Dīzels mums ir fine, viss, kas mums tagad paliek, ir stāvbrems, hopefully. Mums ir stāvbrems. Un bet šitas ir otrais iziets. Mums tagad paliek stāvbrems. Ja mēs to izejam un ja nepievēršās par bremzēm, ja mums ir labais supports, bļaļ, viņš sāk čakarēties. Viņš ko paļūtī. Ilgsgarās, nezinu, ultra komfortā, bļaļ, čāli. Ej, tu dirst, un labais supports sāk pisties, un mums tur kaut pīšās zemā. On-road, ja? Nē, ko tu dari? Nē, nepisies, šitā mums pašam, man ģipsāts bija saplīs. Nekam offroadā poha. Nē. Jā, reizes, ko tu darīs? Jā, Edželais parādīsies. Baļā, tas būs žoska, baļā. Kroķis tehniski, ko mēs neizgājām? Nope. Dēļ tā, kad... Burtiski dēļ tā, kad mums ir šitā lampa teik. Parking. Viss Viss bremzējās, bet lampa deg. Bet lampa deg, bet tā nevar Tas ir dirsāšo lampa deg.
A, kur man telefons vai? Pačā nesaka, viņš kā savu kabatu izskat. Nā, rekli. Brā, kāpēc tā ir kamera? Oh, bet nu jā, nu ko tagad? Nu, tagad pie Jankas. Tagad esam pie Jankas cerībā, ka viņš kaut kādā veidā to sodu ir izņemt ārā. Un kaut kas jāizdomā. Un tad jāiet vēlreiz. Viņš jāmeklē, kur ir Mission Impossible. Ja šodien ir ļoti lētāk sanāks. Skoties 16 ievārds, ja mēs samaksājam. 16 ievārdi būs par... Ja šodien vēlreiz es tehnisko. Jā. Bet ja citu dienu, tad tā pilnāks 30 pāri. 30 pāri, pusi centi. 30 pāri. Kač dīrsā tagad. Bet nekas nav tik labi dirsā, bet ir bišķi dirsā. Ejam pie Jankas. Tas, ko Janka teiks. Čau. Sveiki. Jāni! Ato bloks, bļet. Kā domā, izgājām, neizgājām? Mēs neizgājām. Nediršana, bez diršanas. Zini, kāpēc? No. Jo tā lampa dzeltenā deg. Rocenē. A tā rocena strādā. Viņš teica, ka čipa viņi strādā, bet tā kā viņš laikam tāds ir, ka bremzē parastā, bet strādā. A nahu tu neizlaid. Jo lampiņa nepanāja. Piedrāst, viņi dzelteni nevis sarunā. Bet viņam nepiša. Jā? O, viņi visu mašīnu pārvaldīja. Visu mašīnu. Nu, tā kā paketēji visu izjūt. Viņš čotki izņemot lampiņu nepatīk. Un pateica, ka riepas tagad ir pa plānu. Jā, tagad riepas. Iekšā dieganā kārā. Jā. Iedomāju. Kroši, tas penis ir penis vēl. Kaut ko jūs te diršana. Nediršana, nav cap. Nopietni. Tagad Daniels taisa excuse mammai, kas ir Katrīna, par to, kāpēc mēs aizmacām uz CZD, kamēr mums tā lampa bija, un nevis samaksājām to motoriņu. Tagad. Nevis samaksājām to motoriņu, un tad braucām uz CZD. CZD jau. Šis dirsā. Kroči, mēs esam pasūtījuši to ten. Viņš gaisa aizlāc. Jā. Esam pasūtījuši stāvbremzes greizajā pusē. Īsdien izbraukājām. No Volkswagen dealer. Mēs ejam arī Audi centrā, bijām aizbraukuši. Audi, bļeļ, mēs sakam, nu jā, bļeļ, tas Q7 un tā, un šitā, tā. Un viņš tāds, nu, šis mums nevar atrast to detaļu. Nu, tiešām tā detaļa, kāda jums tiešām ir. Saka, ir, jā, un tur tā. Un tāpēc tam fuiks, es nevaru nekad atrast. Saka, varbūt jaunāks modelis. Džeks uzter, nu ir jā, jaunākajā, bet arī kaut kā tā kā jums vajag. Jums tiešām ir tas Q7, tā kā stokā viņš jums nāk. Sakam, nu jā, nu mēs tā ņemam. Un tad viņš saka, nu es spēju jūs tas dieni. Es saku, viņš saka, es spēju, ka jūs esat pirmie īpašnieki. Mēs tad, nu jā, varbūt vienkārši kaut Džeks aftermarketā uztaisīja. Viņš tā, nu laikam, vēlu veiksmi jums atrast, jā, tiešām nezinu, ko darīt. In realitāti mēs vienkārši Porsche meklējam to huņu. Bijām Volkswagenā, bijām Porsche, bet kaut 4 sotaki maksā tas. Viņš sāk tā muldēt. Ne, 5 sotaki. Jā, bet viņš sāk arī tā muldēt. Jā, puikam. Bravo, kā tur oriģinālajā loki ir nošķirās, bet tās buktītes un viss tas. Un tāpēc arī problēma, bet jums motoriņos nav problēma, bet motoriņos ir loki. Un viņš saka, labāk atvedat pie mums, uzlieksim diagnostiku un padomājiet, iztaisiet labāk tagad tos pāris 100 nekā pēc tam. Un mēs tos lokus pa 35 nopirkām, viņš pa 3 sotaki tur maksā loku. Un motoriņš 5 sotaki, dīrsā. Tas ir žoska, vai ne? Tas ir crazy, bro. Bet tagad mēs braucam apakaļ? Porsche dealers is scams, I ain't gonna cap. No, tas ir crazy, bro. Tas actually crazy. Tas ir ass. Bet Volkswagenā atradām to detaļu lētāk nekā eBayā. Kopā visu shipping, so... Tas bija 200. Un nevis mēnešu laikā atradīs, bet 4 dienu laikā, so piekdien visam cipi jābūt, un Janka jau varēs jau... Jā, piekdiena, pirmdien. Janka būs atkal bučiņa kā parasti. Jā, bučiņa Janka būs. Un pauze. Tā kā jā, kaut kā tam. Kaut kā tā. Dēnēls mums pie Dželgavā, bro. Es gāju pabeidēt to cenu, kā viņš sauc Katrīnu. So tagad es izdomāju to, ka es nezīšu rolleršots ar viņu. Viņš tā kā paplīt brauc pa Dželgavu. Un tāds forši aplīts sanāk. Ašī, šitas ir tik dope, what the fuck? Tā kā, un viņš taisīja to silvetā pa Jelgavu. Nu, Jelgavas kāds universitātes silvets. Tik dope. Vai Rīgā
Ai, nefišlīt. Nav tik bēr. Šogad Rīgā bija nice lampiņas. Man patīk. Man patika. Crazy. Crazy. Yeah. Tagad izgāju no Porsche ārā. Ceru, ka vējš netraucē. Atradā kādu Porsche Volkswagen. Izgājām ārā. Ceru, ka vējš netraucē. Paņēmām pasūtījumu, kas mums bija par aizvīrēs tālbremzi. Priekšā. Paņēmām Touarega. Cerams, ka viss derēs, viss sajies. Ja nē, tad būs jādod apakaļ viņiem. It kā garantijas visas esot. Tagad. Visas garantijas, viss esot, bet tagad viss, kas ir vajadzīgs. Palēlam tagad. Pedīs Jankam. Jāsaka Jankam, lai viņš prātīgi atver vaļā, jo viņš vairākas lietas un detaļas ir atvērs vaļā tā kā crazy un pēc tam atgriezt vairs nevar. Palīgājuši tur aizgājis mīnusā pesā. Bet jā, lai viņš attaisa visu prātīgi mierīgi, sāk likt un mašīna būs gatava un tad varēs, un ja viņš nokalibrēs un pazudīs visai erori, tad jūs zināt, kad mums Porsche gatavībā iet uz CZD tehnisko apskati. Tātad Porsche sadaisīts, mēs tā braucam pakaļ Porschem. Ies to tehnisko, bet tomēr neies Dobelē, izdomājam iet Rīgā, jo pēc tam vienkārši mašīna būs gatava, tad arī, labāk, lai ātrāk mašīna gatava, jo tad pēc tam Danielam citas lietas vajag un viņam vajag mašīnu, darīs citas lietas, jo pirmdien viņai Katrīnai dzimšanas diena, viņš grib, lai mašīna būtu gatava un tad normālais braukāt, nevis tur kaut kā tur, nekā. Nevajadzētu būt nevieniem aizdādījumiem, nevajadzētu, vienīgi varbūt pa tām riepām, kur toreiz mums vajag vieninieki, bet tā nevajadzētu, ja būs kaut aizrādījums, tad es nezinu, tad vienkārši tiem džekiem vienkārši skaudība ir vai nepatika, vai es nezinu, vienkārši patīk ierēbt citiem, vai vienkārši nejausmas, kāpēc viņiem patīk vienkārši pisties visi. Tā kā pisties klāt un pisties citiem dienas. Reik arī mūsu kājiens, čilo, tūlīt brauksim un lidosim uz CSDD. Draugi mīļie, neviena lampiņa izņemot no šī. Ja pa to riepas piedām, tur vienkārši tur tie sensori nav normāli salikti, bet BOOM! Draugi mīļie! Porsche arī lampiņa nerādās ideāli. Tu jau zini, pa lielam visi skaisti. Viss mums ir ideāli. Iet, rūts. Tā braucam ielēt beņģu un uz CSDD pauze. CSDD izgājām tikko dīzeļu pārbaudu. Kā es uz to, nē, to brīnum. Tagad stāvam, 9. vārti. Gaidīsim, kas notiks tālāk. Un cerams, ka izies. It kā es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs iziesim, jo nekas nedeg. Nekādas stulbas līdzlas lampiņas. Viss darbojas, viss iet. Viss ir kā tam būtu jābūt. Un pa lielam, redzēs tikai pašas beigās. Palielam skrīsimies, cerams, ka mums būs jauna šī lapiņa. Ar jauno numuru, jo tur vecais numurs stāv 3AZ laikam, vai kaut tam līdzīgs, tur bija kaut kāds krūtais numurs agrāk. Cerams, ka tagad būs Huizin 7799. Kroķis tehniskais ir dabūts, izietas vieninieks par riepām, kā toreiz bija. Izprintēs to papīrīt, lai ieliek tur. Un tehnisko mēs esam dabūjuši, un tagad jāiet sakāp šis zvērs. Man šodien tikko pateica, ka tad papīrīši vairāk netiek līmē. Tāpēc, tehniskas iziets, ideāli. Tagad ir viena pilna diena, kad es ar šo mašīnu braucu. Projām nekādas problēmas nav. Viss iet ideāli, viss iet skaisti. Normāli džeks vienkārši pa sarkno pārvāc pāri. Labi? Viss iet nice, viss iet skaisti. Prasās kārba jēļa un izstos, bet labi štrunds par to. To ar laiku samainīt. Nebija steģot kārbu, lai viņš labāk tā kā, lai nav tas trotulu lēks. Kad tur iespēt gāzi un tas kiklēgi, viņš neblēž iekšā, viņš bišķi pagaida un tikai tad sāk blēst iekšā. Tā vienīgi problēma. Bet tādā ziņā viss ir nice. Prasītos varbūt vēl jauns riepas un labāks riepas, un šitāds jūtās ļoti slidenas viņas. Tā kā
Nav, es nezinu, proķis viss ir diezgan tā ir, bet viņš sūdās slidenas ļoti. Nezinu, varbūt viņš sūdīgs riepas kā firma vai tā vispārīgi. Bet jā, tas tā bišķi tā skečī, ka tu bišķi ātrāk padod. Ir īpaši šādām laikiem, kur tagad sniegs un tā tālāk, tā grūti, tā kā tāds ir, ka tu ļoti viegli lūzos traction un pagājis aizlidos. Bet tādā ziņā viss ir nice, solīdi, kā teikt. Paldies, ja noskaties šo video vienā piegājienā, bet ja arī nē, un tas tev aizņem vairākas dienas, lai šo video nostītos, tas arī nav nekas. Un ja arī nenoskaties šo video, tad tas arī nav nekas. Palielam, mašīna ir pabeigta, beidzot viss iet, kā tam būtu jāiet, un beidzot varam normāli braukt un neuztraukties par kaut kādiem jaudas ierobežojumiem. Gaida nākamo video, kur mēs jums parādīsim Cayenne pēc aktīva mēneša braukšanas. Un vai viss ir tā, kā tam bija jābūt. Bet to jūs noskatosiet nākamreiz. Bet pašlaik es jums saku paldies, un viss šis ir vienkārši for the fun un nekas nopietns. Gribējām padalīties ar šo visu pasākumu stāstu, jo sākotnējā ideja bija šo video uztaisīt un likt tikai uz linku. Bet tad sapratām, ka varētu likt šo video publiski, un tā arī šis video nonāca šeit. Ja tev interesē mūsu autisms un kā mēs sūdzamies nost un noķeram kancelēšanu, tad droši var piesakot, ja gribi. Un gaidi nākamo stāstu. Striking off, watch Cayenne, ran it up, got it expand. I